Krāsa, kā man teica, vienā Latvijas galvenā bronza, jā. Šie ir, laikam, tas ir bestsellers. Viens no bestselleriem Volvo V70. Tāpat kā V60, man liekas, ka pagājušajā gadā varētu būt. Man jāpārbauda gan, bet es domāju, ka ir pārdotākā mašīna pie mums. V70 arī liels, ietilpīgs, ļoti maz apēdīs degvielu. Un nervus. Un nervus, jā. Tā kā ir bagāžas nodalījums ir ļoti ietilpīgs. Noliekot krēslus uz priekšu, arī var forši guļam vietu. Jā. Papārdas riesta vieta. Vai arī divmetrīgo leduskapu var mierīgi vest mājās. Mierīgi sievas mātei var savest visādus skapjus un mēbeles. Ko ir viņa burvība? Jā, tas, ka viņam ir ļoti maz degvielas patēriņš un viņš ir ļoti, ļoti ietilpīgs. Tie, kas braukā kaut kādus ceļojumos vairāk, liek vēl jumta bagāžniekus un piekabes āķis ir. Un laikam jau tas, ka ir uzticamība. Tie ir Zviedru auto. Kas kalpo. Kas kalpo, jā. Te Volvo, laikam, beigo reklāmu pat pa sevi pat neprasa. Te ir vairāk operators var parādīt, laikam, kad pakotne, kas ir iekšā. Te ir līnija asistenti. Droši vien beņķi ar 3 atmiņām. Atmiņas beņķiem apsildes, jā, līnija asistents, kas tur vēl ir distances kontrole, navigācija. Labi nopakots. Labi nopakots smukā krāsā. Salīdzinoši nesen ir iziets, ir piereģistrēts ar jaunu tehnisko apskati. Arī šīm cietās daļiņas ir ļoti labas. Arī par to nebūs galva nesāpēs jaunajiem īpašniekam. Tā kā te ir tikai braukšanas vaina. Jā. D4 dzinējs. Mums bija hokejā, ka mēs bez bronzas dabujām. Uzreiz tie autiņi sāk iet bronzas. Jā, vajadzēja pieskaņot visiem hokejiem. Jā, uzreiz vajadzēja šitās paņemt. Bija prēmija ienākus un uzreiz Volviķi ietiet. Nice. Jā, zeķis un zandelis uzreiz automātā jāpērk. Arī ar bronzas zeķis un bronzas zeķis nopērk, jā.